lieliski. Tas ir tā, kad Viktors Valēns savu kolēģi Jelgavā atvēra naktsklubu vai mūzikas klubu vecajā pasta mājā. Mums ir viens pat video sameklēts, kur tā pirmā ballīte notiek, bet laika īsti vairs nav. Bet tas, ko jūs tur to klubu kādu gadu apmēram novadījāt, teicāt, ka mums būs ļoti liels realizēsim kaut ko tādu, kas Jelgavā vēl nav redzēts. Pats lielākais notikums paliks noslēgumā, tikai gadu izturējāt. Pēc lielas apņemšanās un lielas ambīcijas, kas neiznāca. Es teikšu, kā ir, protams, tas bija pirmskrīzes laiks, protams, ka mēs tajā laikā, kādu mēs uzņēmējām, mēs bijām studenti tajā laikā. Tas viss mums notiek paralēli studijām, paralēli mācībām, paralēli ikdienas darbam. Un gan pirms, gan pēc uzņēmuma šīs uzņēmēja darbības, kas izbaudīja krīzi. Mēs varbūt fonā vai vismaz bildi parādīsim, kā tur izskatījās tajā laikā. Kas šo krīzi izbaudījām pilnā spektrā. Jā. Mēs dienas beigās iegūju ļoti labu pieredzi, bet es nekad nebeidzu mācīties, nekad nebeidzu apgūt savas profesionālās zināšanas, kas bija tieši nekustām īpašam jomā. Un šis man, protams, bija iedevis zinām pieredzi, kas man lieka nodara arī šodien. Protams, ka nodara un izprast šo... Viens citāts no avīzes. Nedēļas nogalē Jelgavas pašvaldības policija atkal saņēmusi sūdzību par trokšņošanu. Te ir 10 vēstules katru nedēļu.